priekšu. Šeit par laikam ir īpaši jāuzrunā baleta pasaules cilvēki, kas jūs šeit lielā skaitā esat arī sanākuši. Mēs atklājam izstādi šajā mūsu mazajā brīnišķīgajā zālē, kuru, diemžēl, šī ziema mums un šīs ēkas sliktais tehniskais stāvoklis, bet mēs ceram uz rekonstrukciju, diemžēl pabojāja to vizuālo skatu. Mēs atklājam izstādi, kur darbi ir apceļojuši no Kanādas, no Toronto pilsētas, kur dzīvo un strādā latvietis mākslinieks Ēriks Dzenis. Mākslinieks, kurš šajā visā, ja mēs runājam par Krītas kultūras mantojumu, vienmēr ir ticis atzīts un saukts par ļoti veiksmīgu un labu portretistu, kurš veidojis ir savus portretus, pieturoties, ja tā var atļauties teikt, pie realitātes un pie modeļa šī ārējā, teiksim, vizuālā veidola. Un ļoti daudz, teiksim, tritnes kultūras aprindās, ja mēs skatāmies mājās, ir ļoti daudz viņa gleznoto personu portreti ar zināmu parādismu devu, ar zināmu varbūt salonismu devu, bet katrā gadījumā tie ir portreti, kas rāda mākslinieka šo te meistarību un virtuozitāti tieši šāda veida darbu veidošanā. Tad, kad man pagājušajā gadā kopā ar šīs izstādes kuratoru Gundeku Cēberu bija tas gods būt Toronto un redzēt arī Ērika Dzeņa veikumu, tad mums, jāsaka, ir tā acīs iekrita tas, ko viņš darījis, ir zīmējumā, tieši zīmējot baletmāksliniekus. Un viņam bijusi tā ekskluzīvā iespēja Toronto tieši klātbūtnē tātad nodarboties un vērot un sekot līdzi tam, kā šīs te tiešām izcilās baleta zvaigznes savā laikā, Rudolfs Rīģevs, Mikāls Varīšņikovs un daudz citi, kā tie ir trenējušies, mēģinājuši, mocījušies, cietuši, priecājušies šīs teātra skatuves. Un šis ļoti nepastarpinātais tiešais vērojums bija tas, kas mums patiešām uzrunāja savos darbos. Un es zinu, kā Lita Bēlis vienmēr ir teikusi, vai tad tiešām nevar uztaisīt kādu izstādi, kur kaut kas būtu ar baletu un tā. Jāsaka, ir mums ir latviešu mākslā, diezgan tā kā ir tā ir. Mums ir Aleksandra Bercova un tā, un kas ir jau rādītajā arī festivāla ietvaros un tā. Un tad mums radās šī doma, ka mums ir jāatver šis mākslinieks, jo pirmkārt, tā ir arī mākslinieka, teiksim, tā kā atgriešana atpakaļ šajā te Latvijas kultūra telpā, kur viņš pameta Otrā pasaules kara gados. Šī vārda parādīšana mūsu sabiedrībai, mūsu cilvēkiem. Un treškārt, protams, tas, ka šī ir tāda tēma, ar ko reti kurš arī, ja tā var teikt, arī nodarbojas vizuālajā mākslā. Un tā darbi ir šeit. Diemžēl pats autors savā ļoti cienījumā 86 gadu vecumā nevarēja piedalīties šajā izstādes atklāšanā, bet mēs esam visi šeit, man ir milzīgs prieks, šeit ir darbi, un es dodu vārdu, lai tā autoru detalizētāk runā Gundeku Cēberu šīs izstādes kuratoru. Prieks redzēt, ka Ērikam Dzenim ir ilgsienīgai kungs vai autoram, varbūt kāds zina arī autoru vai baleta mākslai. Ēriks Dzenis ir piedar pie īsteniem klasikiem, jo viņš ir arī Dzērs no Valmieras puses savā laikā ļoti interesēs par mākslu, un tā arī sākas Latvijas Mākslas akadēmijā 43. gadā glezniecības studijas. Protams, ne viņa ģimene, ne viņa paši
arī skāra visi to laiku tuvojošos kara un represijas, un arī viņš tika iesaukts leģionā, un pēc tam arī tas, ka viņš palika Vācijā, un šīs pārtrauktās studijas viņš turpināja to laiku Vācijā ļoti populāra Eislīņas mākslas skolā, arī jau pie tā teikt, saviem pedagogiem, kas bija viņam akadēmija iestājoties, gan arī pie citiem latviešiem, un varbūt tieši tas, ka ir tāds rādītais, ka tieši Eislīņas mākslas skolā mācoties, viņš pirmo tādu baleta zīmējumu, jo to laiku tur arī bija ļoti daudz Latvijas kultūrīgas cilvēki, un arī vēl arī mazāk zinām, varbūt kādam arī zinām, ir stilaktu, ko viņš ir zīmējis un gleznojis. 50. gadā Zenis ir izceļojis uz Kanādu, apmeties Toronto, un arī tad viņš turpina studijas Toronto mākslas akadēmijā, un arī strādājot darbu, kas saistīts reklāmu. Un ar šī tieksme uz baletu viņam ir parādījusies jau arī tad, ka viņš ir vienmēr centies arī pietuvināties visādām baleta studijām. Tieši tā, kas taisam šī viņa interese, specifiskā interese par ne tikai par cilvēku portretu, kā viņš kā sāk mācīties glezniecību par kaut kas viņam interesē pat vairāk portretis, bet arī šī kustība. Un no 77. gada Zenis nododās tikai radošiem darbām. Tad, ja viņš ir tajā laikā, viņš jau ir, tā teikt, saviem zīmējumiem un gleznām izpelnījies ievērīt teātru aprindās un arī ļoti bieži rīkotajās izstādēs par šo šādu baleta tēmu. Dažādām viņam tiek rīkots izstādes un arī tas pilnīgi organiski, ka viņš tiek, tā teikt, šajā vidē pieņemts pozitīvi, un viņam rodās iespēja gan Toronto baletā, gan arī Ņujorkas baletā, gan arī visās nodarboties ar savu iemīļoto gleznošanu un zīmēšanu. Un arī skatoties viņa portretus, kas ir, ko viņš ir gleznojis, gan arī gan, kā jau direktori teica, no vairāk dažādas sabiedrības slāņu cilvēku, bet lielāko iemīļotākie viņam ir balets un kustība. Un varbūt arī, teiksim, tas ir kustība, ka viņam arī šajās zīmējuma tēmās ir tas varbūt arī tā liktos, viņam ir ļoti ārkārtīgi bagātīgs arī tāds zirgu zīmēju klāsts. Un ka tas ir tas, kas viņu interesē, ir šie kustības momenti. Un arī izvēloties darbus. Viņš mums rādīja arī gan savus portretus, gan arī tāds varbūt vairāk vai mazāk tāds tematiskos portretus. Arī viņš ir savā laikā aicināts piedalīties. Tas ir, tāds ir vairāk Kanādas televīzijai, tāds ļoti populārs filmus, veidot televīzijas filmus, kur uzaicina 3 dažādu pauģu māksliniekus, un viņam tiek piedāvāts gleznot, veidot portretus ļoti pazīstamiem kultūras darbiniekiem, vai tas vai tie gleznotāji vai muziķi. Un man bija izdevība redzēt Erika Ceņa šādu te līdzdalību. Dažus gadus atpakaļ, kāds 5 gadus atpakaļ šādā televīzijas filmā, kur viņi bija 3 ārkārtīgi, tā teikt, vecumā no 30 līdz Zenkungu vecumā, un dažādas stilistikas mākslinieki, un, jāteic tā, šajā vidē tie portreti bija tas muzikas pazīstams, arī Kanādā pazīstams, ne tikai Kanādā un Amerikā pazīstams muzikas, un arī tad ir tas, kā gan sabiedrība vērtē šo darbu, gan arī tas ir tāds publicitātes darbu, kas varbūt tomēr nav līdzīgs mūsu televīzijas šoviem, un kā gan tie profesionāli mākslas vērtētāji, gan sabiedrība, protams, augstāko novērtējumu piešķīra Zeņkunga darbā. Jāteic, ka varēja viņam piekrist šiem vērtētājiem. Šeit ir tas, ka no viņa ārkārtīgi bagātīgā zīmējuma klāsta viņš arī ir, tas ir dažādās tehnikās, varbūt izmantot zīmuls, arī pasteļi, arī akvareļi, bet es izvēlējos
augurs vai muguras, vai kas, bet arī skatoties šiem zīmējumus, man ārkārtīgi piesaistīt tas, ka viņam ir, tas tiešām varētu teikt, ir tās divdot salāns, jo redzēt, jo visu to parādīt, to kustības vieglumu, trauksmu un arī to tādu mirkli, nevienmēr tas izdodās. Un es domāju, ka mums tiešām ir tā, ka mums ir ārkārtīgi daudz labi zīmētāji, bet tieši šis mirkļa fiksācija tādā kustībā, ir, varētu teikt, netik bieži parādīt. Un Dzimbuks bija ļoti atsaucīgs un tā teikt, ieinteresēts, jo kaut beigās, kā viņš rakstīja, mums ir tā, viņam ir ārkārtīgi svarīgi. Pirmai viņš nekad nav bijis Latvijā, kā aizbrauc, un viņš bija tā izlēmis, ka viņš ieradīsies uz savas izstādes noris laiku, bet, diemžēl, tomēr viņam netika atļauts, jo tas tomēr ir tāds pārāk sarežģīts un tāls brauciens, bet tas, kā viņš ir tik ārkārtīgi perspektīvs